Un man arī tikai žurnālā es nevaru jums ieteikt vienmēr un visur, arī tas nav apstiprināts un izrādījies, ka arī tik drīz neapstiprinās. Lietvārds Google un darbības vārds googlēt. Pabeigta darbība iegooglēt. Ar garo U, tāpēc, ka oriģinālā ļoti garš tas patskanis ir. Un iespēja tāda ir nelietot to vārdu oriģinālā. Tas ir zīmols, tas jau pat nav vienkāršs vārds. Bet gramatizēt viņu un lietot sarunvalodā. Vai šī ir īstā vieta, kur man jums šī brīdī ar Twitteri, Facebooku, mēs jau to esam izdarījuši, it īpaši mana mūža laikā mēs to esam izdarījuši ar internetu, kas arī bija tikai viens īpašvārds ar lielo burtu itālikā. Tad es piedzīvoju to pārmaiņu, kad viņš bija jau ar mazo burtu itālikā. Tad es piedzīvoju arī gramatizāciju, un mani pieaugušie bērni neko par to nezina. Internets viņiem ir sugasvārds. Turklāt valodnieki iesaka šo zīmolus lietot ar mazo burtu kā sugasvārdus. Un neņemt vērā, ka formāli tie visi ir zīmolu nosaukumi. Atcerieties, ko jūs noteikti neatcerieties, jo es arī neatceros, vecmāmiņu kastroļi. Paņemiet angliski ar lielo burtu, tagad paskatieties griestos, uzrakstiet to vārdu angliski, kas nepārprotam ir zīmola nosaukums. Pašlaik viņš nodarbojas ar eļļām, pirms tam viņš ir nodarbojies, acīm redzot, arī ar vai sadzīves priekšmetu vai metāla izstrādājumu izgatavošanu, vai vismaz tā attīstījusies tas zīmols. Un ar kastroļiem mums nevienam nav nekāda iebilduma, kāpēc tas ir sugasvārds. Īpašvārdu pāreja atpakaļ sugasvārdos nav nekas ļoti neparasts. Un tāpēc man izbrīnīja par radio dzirdētā zīmola turētāju pretenzija, ka viņi nevis prasīja atlīdzību, bet viņi prasīja izņemt no zviedru valodas vārnīcām neiegūglējams. Paturot sev tiesības vienīgajiem lietot šo savu zīmolu vai vēl kaut kādu juridiski iebildumu, par kuriem man pietrūkst padomu. Ja viņi nonāks arī līdz latviešu valodai, tas būs iemesls, kāpēc mūsu terminoloģijas komisija šo nav apstiprinājusi un visticamāk tik drīz arī neapstiprinās. Mēs maza smalka valodiņa pagaidām varam darīt, ko gribam. Mums ir tā gramatizācija, mums viņa ir ērta, mēs viņu lietojam, un arī šis zīmols nebūs mums šķērslis. Ja jūs daudz ko rakstat savā latviešu tekstā angliski, tad viss ir kārtībā. Bet man nākas ar tādiem diezgan literāriem tekstiem strādāt. Un pirms dažiem numuriem Pauls Bankovskis, latviešu rakstnieks, gribēja pāris 3 lapusēs uzrakstīt visu, ko viņš domā par googlēšanu. Un vienkārši es nevarēju to tekstu bez gramatizācijas. Nebija iespējams. Tas ir mans žurnāla variants. Ņemiet pa labu. Vēl bija, te vēl kaut kas bija. Jā, par to sieviešu dzimti. Tas bija man jāpastāsta. Mazliet grūtāk ir ar to pamatvārdu. Latviešu valodā noklusētā atveides dzimti ir vīriešu. Pat ja galotni provocē domāt citādi, piemēram, iPhones, kas beidzas ar oriģinālā. Tomēr Google biežāk tiek atveidots sieviešu dzimtē kā Google. Un skolas bērnu vidē Google stantē pateica, es jau esmu dzirdējusi un lasījusi, nav tur stāvējis terminoloģijas komisija klāt. Tas nav nekas neapstiprināts, bet lietotāji kaut kā prot vienoties savā starpā, un arī man jau liekas, ka
un ka būs tā sieviešu dzimta Google. Vai tā izcelsme nav saistīta ar to, ka Google ir pārlūk programma? Lūk, tas varētu būt ar sugsvārdu. Jo vienkārši man iepriekšējā pieredze ir tulkošanas jomā tieši tulkojot datorterminus un strādājot ar datoru tekstu tulkošanu. Un mēs šādā formā nekad nevarējām to rakstīt, līdz ar to mums bija jālieto pilnā forma pārlūk programmā Google. Līdz ar to es domāju, ka no tā visticamāk, ka tā sieviešu dzimtas pārmaiņas ir. Lūk, tātad no sugsvārda, zīmola, tā priekšmetā vai produkta, ko viņš meklē. Tas ir tagad, tas meklēšanas īstenībā rīks, tā nav programma. Meklēšanas rīks jau ir vīriešu dzimtē un tomēr paliek. Jā, tas ir skaidrs. Sarunu valodā ļoti iedārījis. Jā, tāpēc, ka aigalā vienkārši droši. Bet tur vēl varētu piebilst, ka tas ir tikai viens no daudziem rīkiem, ir vēl citi rīki. Altavista. Internets, jūs zinat, jā? Jums vajadzētu zināt, ka internets sākumā arī bija tikai viens no. Un 3W arī bija tikai viena no iespējamām formām. Bet tomēr kāda viena ņem pārsvaru un pārējās paliek mazāk. Pampers galvā arī viens no pamperiem. Lūk, jā, tas ir par to pašu, tas ir par zīmolu pāriešanu sugsvārdu kategorijā.